Laba diena jūs mājās. Kaut kur 11 dienā, pus 12 braukšu uz centru. Plāns ir tāds aizbraukt līdz centram, uzfilmēt priekš savā māklēra TikTok kanāla pāris video par nekustamo īpašumu. Līdz šim īstenībā man TikToks nav bijis. Es viņu uztaisīju tikai tāpēc, ka sāku strādāt par nekustamo īpašumu aģentu. Kā izrādās, pēc pieredzes, tad cilvēki skatās tos video, piemēram, ja es parādu kādu māju, viņi redz un viņi atbrauc. Ja? Ne tikai SSA viņu redz, bet, kā tur bija teica, ka redzēja SSA, neuzrunāja, bet tad ieraudzīja manu video un atbrauc. Ja? Tā kā tas strādā un man arī interesanti, tāpēc aizbraukšu, uzfilmēšu pāris video par nekustamo īpašumu. Es īstenībā biju jau atnācis vienreiz uz šo pieturu, gribēju sākt filmēt, tā kā es to daru tagad, un es pamanīju, ka man ir netīrs krekls. Un tā kā man līdz autobusam kāds 20 minūtes un māja tepat pār ielai ir, es domāju, aiziešu pārvilkšu kreklu, ja? Ko es ar netīru kreklu, jau no paša rīta kaut kur braukšu. Aizēju, atveru čemodānu, gribu ņemt kreklus, un es secinu, ka vai klepus sirps ir izlījis, es paņēmu līdzi visādas zālītes, ja? Vai kaut kas cits ir izlījis, un man praktiski ir palikuši tikai 3 krekli. Vai jāiet mazgāt, es nezinu, vai klepus sirps var izmazgāt, bet pēc pieredzes nē. Vienmēr paliek tie brūnie pleķi. Nofilmēšu tos TikTok video, un tad es centīšos tikt līdz pludmalei. Tā kā tā, tas īsumā viss, kā sākās mana šī diena. Un vēl viena tāda nianse, ka man vienmēr jāņem līdzi pilna soma, jo, kā es minēju, es māju īrēju kopā ar citiem. Un es neuzticos, ja? Es neuzticos tam, ka kāds neuzlauzīs durvis, nepaņems manu pasi vai manu datoru vai jebko citu. Un galā es beigās netikšu atpakaļ uz Latviju. Mūžu dzīvo, mūžu mācījies, ielikt $5. Un viņš man iedeva biļeti visai dienai. Es tādu saku, kur ir atlikums? Viņš sorry, you need a change. Tagad būs iemesls braukt ar autobusu. Ja es pirms tam domāju, kā es tikšu līdz pludmalei, tad tagad ir diezgan skaidrs, ja, kā es tikšu līdz pludmalei. Ja godīgi jūtos bišķi saguris, ja, katru dienu kaut kur ej, katru dienu vairāk kā 10 000 soļi, un ir uzkrājies tāds neliels sagurums, kas interesanti, man nebija tas jetlags saucamais, ja, kad es nevaru naktī aizmigt un tā pa dienu guļu. Bet tāds nogurums bišķi uznācis, gribētu aiziet dabūt kafiju. Šeit it kā ir veikals. Tur. Man jāuzfilmēja rekur tā māja, kuras filmējuši TikTokā 69. gadā celta. Un šitajā mājā arī. Tur ir 3 starp dzīvoklis, un tur ir studio tipa dzīvoklis. Interesanti tas, ka tajā mājā tas 3 starp dzīvoklis kvadrātmetrā bija 2800 vai 2900 eiro. Es pārreķināju. Un vairāk kā 100 kvadrātmetri, kaut kāds 105. Apmēram tā. Un par tādām cenām Latvijā arī tirgojās dzīvokļi jaunajā projektā. Šis ir 2007. gada projekts. Tur ir sporta zāle, tur ir lounge, tur ir baseins, tur ir uz jumta terase, tur ir valēja parkings, respektīvi, kad tu noliec mašīnu, atnāk onkulis, viņš aizved viņu uz stāvvietu, un tur vēl var papildus izīrēt pagrabā noliktavu. Un tas viss 2900 eiro kvadrātmetrā. Latvijā par tādu cenu arī viņi tirgotos, ja ne pat vairāk. Šis gan ir kosmos. Šitam bija kaut kur pie 4000 kvadrātmetrā, 44 kvadrātmetra studio tipa dzīvoklis. Vai arī visi ciet? Nē, kāds tur nāk ārā? Walgreens Pharmacy. Labi, es nezinu, vai es meklēt kafiju un tad jau tiekamies. Te izstās pēc drogām. Nesakiet neko labi. Ka kafija nebija, bet vienalga. Pēc es kādā stāvoklī nauda. Tagad tolis papīrs. Vispār šis ir diezgan interesanti. Downtowns, ja, pats centrs, ja, centrālākā vieta nevar būt. Un lielveikals, ja, kas atrodas centrā. Tāds tukšs, izmirs, nekā nav. Bet, ja mēs runājam par dzīvokļiem šādās mājās, tad šeit ir Home Owners Association, jeb HOA, kas ir tā kā īpašnieku biedrība, ja? Un viņi tad uzstāda dažādus noteikumus, piemēram, nevar dzīvniekus vai nevar izīrēt, nedrīkst Airbnb un tādā garā.
Un šīm visām mājām, cik es paskatījos, ir šīs biedrības, šīs asociācijas, nu, piemēram, ja, rādīt dzīvokli šajā mājā 300, ja. Viņiem mēnesī HOA nodeva ir $1006. Nu, bet tas ir ieskaitot, ja, par to džimu, ja, par stāvvietu, par valēju parkingu, par apsardzi. Tā kā tas sanāk pa virsu visiem komunālajiem izdevumiem. Un tur, tajā mājā, kur ir studio dzīvoklis, tur arī ir HOA, bet $600 mēnesī. Tālūk, un tu no tā nevarēsi izbēgt. Bet tā, manuprāt, dzīvot šeit ir foršāk nekā tajās mājās, ja, ko es esmu rādījis. Jo, nu, padomājiet paši, ja, jūs noliekat mašīnu pieejas, Džeks viņus savāc, aizved uz stāvvietu, jums ir džims, jums ir kinoteātris, jums ir viss, ko jums vajag, ja, principā, un te viss apkārt ir. Un tur ir pludmale, uz to pusi ir pludmale. Tur gan ir jāpaiet, ja, kādas 30 minūtes. Bet varbūt tas esmu tikai es, kurš ir uzaudzis 9 stāvu mājā un neko citu dzīvē nav redzējis. Tā, tikko notika kaut kas interesants. Bija iegājis veikalā, paskatījos, moši tur ir kafija. Nebija. Bet pie manis pienāca viens melnādainieks un sāka prasīt, no kurienes es esmu. Viņam baigi interesē, kādā valodā es runāju. Nu, jo viņš dzirdēja, ka es runāju svešā valodā. Un tad viņš uzzināja, ka mēs esam blakām Krievijai un Baltkrievijai un Zviedrijai. Oh, my brother! Jā, ka viņš grib arī iemācīties latviešu valodu, ka baigi interesanti izklausās. Jā, viņš ieteica man nogaršot visus ēdienus, ko es redzu, un novēlēja atrast man arī meitenes. Bet, nu, es teicu, ka meitenes tas tā. Galvenais atrast kafiju. Jā, ejam turpināt. Vēl nedaudz par to māju, par to dzīvokli, ja? Atceramies, rādīja māju, kurai nekustamā īpašuma nodoklis gadā ir ap 2000. Miniet, cik dzīvoklim ir nodoklis? $6000. 6. Un tajā mājā ir ap 2,5. Tā kā es nezinu, kāpēc mājām ir lētāk nekā dzīvokļiem. Jūs droši vien nesaprotat, kāpēc lielveikalos meklēt kafiju. Bet viņiem te pārdod lielveikalos kafiju. Viņiem ir tā kā kafejnīca iekšā, tā kā bufete, ja, kur jau ir gatava ēdiena, un tur ir bieži vien arī kafija. Tikai kaut kā šeit nav. Nezinu. Viss, te jau parādās kafejnīcas. Nu, te ir jābūt. O, kofija. Es parasti dzeru lati. Kāpēc lati ir dārgāk pa visiem? Great success. Galvenais tur iekšā visi strādā. Redzējāt, ja? Katrs pie savu galda ar savu laptopiņu un strādā. Nu, laikam jau visu pateicu. Šodien galīgi nav runājami. Es nezinu, kaut kāds 10 reizes pārfilmēju to video. Labi, braucam tagad uz pludmali. Jāsameklē 4. autobusu pieturu un aiziet. Un es tur pavadīšu visu dienu. Es vairs nekur nebraukšu. Sēdēšu, smiltīs un skatīšos debesīs. Kā izslēdzu kameru, tā ieraudzīju arī pieturu. Man jāiet pāri šeit ielai. Un tur tālāk ir pietura. Yes, 4. autobus tieši tas, ko man vajag. Starp citu pamanīju te vēl vienu māju, kas tirgojās. Tā ir tā oranžā māja. Kā es domāju, cik maksā? Tāda pati māja, kādas mēs skatījāmies iepriekš. $700,000. $700,000. Arī celta, ja, 60. gados. Tā kā tādas jums te ir cenas. Ļoti augstu te ir iekšā. Conditions uz maksimumu. Jā, ārā pašlaik ir 30 grādi, un es pusotru stundu staigāju apkārt. Tur ir pludmale, jā? Te ir 6 joslu ceļš, ne, 8 joslu. Man būs jādara tāpat kā tai sievietei, jo es neredzu iespējas šeit pāriet ceļu. Te nav gājēji pārējais, ja? Lai gan te ir krustojums, lai gan te ir luksofors. Man te nav kur piespiest pogu, lai es tiktu pāri. Ko man darīt? Galvenais autobusu pieturi ir tur. Nu, te jau loģiski, ka cilvēki izkāp, viņiem taču kaut kur ir jāiet. Davai. Sorry, draugi, te nav citas iespējas. Un tagad vēl traktors te brauc. Viņš tur brauc. Viss! Paveicās un esmu pāri.
Nē, ja man tagad arestē, jūs ziniet, kur es esmu, ja? Tad dodiet ziņu manējiem. Yes! Viss turpmākās stundas būs šeit. Ja? Nezvaniet, netraucējiet. Es atpūtīšos. Normāli nosaļojos tā. Gan arī atlūzu. Kaut kādu pusotru stundu tur vaļājos. Miegs uznāca, domāju, viss jāiet projām. Ilgāk neizturēšu. Jāiet paēst. Nav cenas norādītas. 2 stundas $40 velosipēds. Un tas maksāja $30. Būs labi, vai ne? Tā, jāiet dabūt kaut kas ēdams. Tā tur arī influencer ar telefonu kaut ko. Pusdienās sushi un kolu. Ļoti amerikāniks. Nē, es īstenībā gribēju hamburgeru, bet kā man nosauļojas. Tā, esmu atkal turpat, kur vakar, un šoreiz es dabūju burgerīti, ja, kā es teicu, gribu burgeri. Un viņi man aizmirs pieskaitīt rēķinā šo es dabūju bezmaksas. Padzies, kas interesanti. Salāti nav ielikt iekšā maizītē, bet atsevišķi. Izcils burgers, izcils skats. Daudz jau par šito vietu nemaz nezinu, jā, tikai savējie, jā. Labi, ka mani māca par ieteicu. Nedaudz vajag norientēties, kur es esmu, jo es nezinu, kur es esmu, kur vispār tā piedura palika. Es jau te gāju kāds 20 minūtes ar kājām, lai, kā jau uz to pusi jāiet. Protams, ka vajadzēs šķērsot ielu neatļautā vietā. Ja kas, tad es biju tur augšā. Džeks brauca pa labi, viņš izdomāja, ka viņam nevajag pa labi. Tagad viņš stāv krustojumu vidū un rāda kreiso pagriezienu. Šeit nav tik augsts. Problēma bija šī tajā, ka man saburzījās šitā karte, un viņa vairs tur nestrādā tajā automātā. Tā laime man palaid tāpatās. Pa visu to, ko jūs redzējāt, es samaksāju $35.